ikdienā inflācija nozīmē, ka vienkārši viss paliek dārgāks. Ja cilvēks patītu laiku atpakaļ, padomātu, ok, ko es pirms 10 gadiem varēju atļauties nopirkt, tā atšķirība ir ļoti liela. Vidusskolā, augstskolas laikā aizgāja ar 10 latiem uz Vecrīgu, bija daudz naudas. Aiziet tagad ar 10-15 eiro uz Vecrīgu, tas ir 1-2 dzērieni, kaut kā tā. Un tas ir tas, ka tev, piemēram, stāv tie, 100 000, 10 000 kontā, viņi tur stāv 10, 15, 20 gadus, un vienkārši viss pārējais paliek dārgāks, bet tev nauda stāv uz vietas, un tāpēc tu vari atļauties ar viņu mazāk. Un ir tāda interesanta lieta, ja tā inflācija ir, teiksim, ilgtermiņā daži procenti gadā, mēs it kā visi zinām, viņa ir, jā, bet mēs to tā grūžam zem paklāja un nepievēršam uzmanību. Bet būtu interesanti, ja tagad ievēlētu jaunu valdību, un jauna valdība nāktu klajā ar priekšlikumu. Tagad, sākot, pieņemsim, ar 1. jūniju, ieviešam konta atlikuma kaut kādu nodokli, ka viss, kas tev stāv bankas kontā, tev ir jāsmaksā, piemēram, 5% valsts kasi jāpārskaita. Tad, es domāju, cilvēki būtu ielās, tur sistu logus ārā, gāztu mašīnas riņķīt, uzreiz liktos tāds šausmas, kā tā var darīt. Bet realitātē tas jau notiek, tikai mēs nemaksājam fiziski nekur nodokļus, vienkārši aiziet inflācijā, tā izkūp gaisā.